mēs atrodamies manā veterinārijā privātpraksē, manā veterinārijā klīnikā, kas ir tapusi tikai un vienīgi pateicoties līderu atbalstam. Šo gadu laikā es esmu īstenojusi 3 līderu projektus, lai es būtu tur, kur es šobrīd esmu. Un es uzskatu, ka līderu projekti mazajiem uzņēmējiem, arī lielajiem, bet maziņajiem, kam nav tāds spēcīgs, varbūt finansiālais pamats, manuprāt, līderis ir ideāla platforma, kur atspērties un spērt tos pirmos nozīmīgos soļus uzņēmēju darbībā. Šī ir mazo dzīvnieku veterinārā prakse, kur es darbojos, un pamatā mani pacienti ir suņi, kaķi, truši, jūras cūkas, kāds kāmītis, kāds papagailītis, bet pamatā es darbojos ar mazajiem lolojumu dzīvniekiem. Es uzskatu, ka šāda programma viennozīmīgi būtu nepieciešama arī nākotnē, jo jaunie uzņēmēji ir pelnījuši šāda veida atbalstu, jo projekts sevi ietver ne tikai tādu finansiālo atbalstu, tas ir arī tāds mentālais atbalsts, tās ir papildus mācības, jo, kā es parasti sāku tā projekta rakstīšanu, ko es arī darīju pati, es nemeklēju papildus spēkus, ja tam vēl izurbjās papildus cauri, tur tie bonusi ir vairāki. Visi, kas ir iesaistīti līderu projekta apstiprināšanā, mums ir arī ārkārtīgi kompetenti darbinieki šajā jomā.